Godīgi sakot, šodien kaut kā strauji viss notiek, un lai arī es nokavējos šur tur no rīta, pat labi esmu pat veselu minūti par agru pieslēdzies radio rubrikai Radio Uzkoda. Es domāju, tas nekas briesmīgs. 12:29 minūtes pareizais laiks, un te nu klāt solītā radio rubrika Radio Uzkoda. Mūsu tradicionālais, es pat negribētu teikt, ka viesis, bet drīzāk jau faktiskais šīs rubrikas vadītājs Mārtiņš no Bon Appetit LV ir klāt. Un, protams, arī šīs dienas viesis Edgars Auziņš, kas ir savulaik izveidojis interesantu ideju, kuru arī realizējis dzīvē. Partija busa. Kas tas ir? Par to šodien arī saruna. Jā, sveiki klausītāji. Pirmkārt, paldies Jānim par šo disko noskaņu, par jaukajām dziesmām. Pilnīgi tāds tusiņa atmosfēra sāk rasties. Vajag spoguļbumbu būs pavisam. Jā, un tāpēc mums arī ir īstais tusiņa cilvēks. Edgars. Sveiks, Edgar! Sveiki Mārtiņ, sveiki Jāni, prieks jūs redzēt. Jā, jautājums varbūt ir nesāksim par to vēsturi, kā radās UTT un tā joprojām. To cilvēku droši, kad var pameklējot informāciju par partiju, būs atrast, bet varbūt tad sākam ar jautājumu, kas jauns notiek tusiņu dzīvē, konkrēti busiņā partija bus, kas jauns, kas notiek? Jauns. Es varētu teikt, ka skatoties kādu laiku periodā jauns, jo, ja mēs skaitam, kad partija... Salīdzinām ar pagājušo nedēļu, kaut kādi graujoši jaunumi ir vai nav? Partija būs ballītes lielākoties sākās no ceturtdienas nedēļas otrajā pusē, un pat varētu teikt līdz pirmdienas rītam viņas iegriež. Bet, ja mēs skatāmies tādā lielākā laika griezienā, kas būtu no vasaras, tad tagad mums vairs nav tikai viens partijbus, kas bija līdz šim Black Silver partijbus, bet divi jauni busi. Viens maziņš busiņš, Kapteina Morgan partijbus, un viens pavisam liels, jauns, svaigs un ļoti skaists bus, kas saucās White Pearl, baltā pērle. Viņš ir ļoti garš, 2 garāks nekā Black Silver partijbus. Tas ir gariem cilvēkiem. Viņš ir daudziem cilvēkiem. Viņš nav tā garmaška sauc. Cik ir maksimālā ietilpība tādam lielajam busam? Maksimālā, es nezinu, vai to es drīkst teikt radio ēterā. Bez izmēra. Tas īstenībā, jā, tā informācija ir atrodama visos manos materiālos, ko es kaut kur publicēju. Un starp citu, es atļaušos te pārtraukt, es pat labam tieši ložņāju pa www.partijbus.lv mājaslapu. Ko tu dari? Un te ir kaut kas interesants īstenībā. Jā, tad, ja tu lasītu, kas tur rakstīts ir ar partijbus rekordu, tad Black Silver partijbusā vienreiz turības studenti pamanījās 96 satiltu. Bet tas ir tajā sudraba, nevis lielajā. Tas, kas ir visilgāk. Garajā tur varētu visu turību sadzīt iekšā. Bet tas White Pearl nav tas pats, ko brauc jaunajā vilnī? Jā, tieši tā. Viņš arī tika būvēts, varētu teikt, speciāli uz jauno vilni. Viņš bija jāpabeidz uz jaunā viļņa sākuma. Ar doma, ka tiks nofraktēts? Viņš vadāja konkursantus, jā. Viņš visas tās dienas, kamēr jaunā viļņa konkursanti uzstājās Jūrmalā, tikmēr viņš arī viņus vadāja turp šurp. Mūsu radio rubrikas Radio Uzkoda formāts prasa, lai mēs tomēr parunātu varbūt vairāk par ēdieniem, dzērieniem. Pasaki, kas ir visbiežāk pat nederēsies lietojamais liktais uz galda? Tur laikam, uz kā tur liek ēdienu? Uz kaut kāda palikņa, vai tur ir galdi iekšā? Partijbusos ir galdi, jā, un šie galdi vismaz manos partijbusos ir ļoti īpaši un interesanti, un arī tie trauki, kurus liek uz galdiem, ir īpaši un interesanti, jo, kā mēs zinām... Ne jau papīra. Nē, papīra nē, jo... To tu sev klēpī. Jo sākumā es pamēģināju stikla glāzes, un es sapratu, ka man būs ļoti dārgi katreiz atjaunot visu savu trauku. Salīdzinoši bīstam arī tomēr, ja viss notiek kustībā, tad skaidra lieta, ka kaut kādā brīdī kaut kas tomēr gāzīsies un plīsīs. Un ja mēs pieņemam to, ka tā ir ballīte, tad principā ir uzreiz paaugstināts risks dabūt arī traumas kaut kādas. Tā viņi tev tie trauki kaut kādi, ar ko viņi speciāli? Tas ir, jā, mans ideju domu lidojums, mēģinot atrisināt problēmu par to, kad krīt no galdiem vai plīst krītot zemē, tad radīts tika pilnīgi unikāls un nekur citur neesošas glāzes ar magnētiem. Aha. Bet pagaidi, tās ir tā kā stikla glāzes? Nē, vai plasmasas? Viņas saucās, es nezinu, kā viņām ir pareizi nosaukums. Kaut kāda plastikātas. Bet viņas ir plastikāti, jā, viņas pie basēniem un vasaras terasēs izmanto tādu tipu glāzes, kurām es iemācījos un izdomāju, kā var ieintegrēt magnētu. Attiecīgi galds ir no metāla.
un glāzes turās pie galda. Par tiem ēdieniem. Ko ņem cilvēku uz tusiņiem? Ko šobrīd Latvijas tusētāji lieto uzturā? Ēd kaut ko vai tikai? Jā, man ir jautājums skaidrs. Protams, kaut kādas uzkodas cilvēkiem sāk interesēt, tad, kad mazliet pagaršo kaut ko gradīgāku. Un šo to ēd, jā, tikai tad, kad man zvana un jautā, kā tur ar ēdieniem, dzērieniem, tad es parasti saku, lai cilvēki neaizraujās ar rosolu zupu un tādu otro ēdienu gatavošanu, ka visam ir jābūt tādam čiks mutē iekšā un kanapē tipa, ātrās uzkodiņas. Pēdējā laikā vēl diezgan cilvēki, vismaz jaunieši, kad tusējās, ir iecienījuši picas, jo cik mēs esam pārtīgus, mēs esam diezgan tādi mobili un varam būt visās vietās. Principā piebraukt jebkur pie kaut kādas vietas, pasūtot pa telefonu laicīgi. Tieši tā, un mēs sarunājam ar kurjeriem kaut kādu noteiktu vietu, kas tā kā piegādā picas, un tajā vietā piestājam, kurjers piebrauc, piestājam, mēs paņemam picas un jaunieši. Tāpat ir ar dejotājiem. Ar dejotājiem ir tāpat, jā, mēs sarunājam, uz kurien mēs aizbraucam. Edgar, vai nav bijis doma ieintegrēt kaut kādā veidā grilu? Tas taču ir iespējams. Zini, kā bija pašā sākumā, pirms 5 gadiem, kad es busu būvēju, tad man bija tik daudz un visādas idejas, kas tik tur tai busā tuliņ nebūs. Kafijas aparāti un ūdens automāti. Un džakos. Uzskaiti, kas ir? Kas šobrīd ir? Tur tā tualeti ir vai ne? Jā. Protams, ir viss nepieciešamais foršai ballītei. Tātad jaudīga gan gaismas, gan skaņas tehnika. Tas jau pirmkārt, lai būtu laba ballītes atmosfēra. Un tad vēl tās pirmās nepieciešamības lietas, kā galdi, trauki, labierīcības, garderobe, televizori. Rokas ir, kur nomazgāt? Jā, protams, lieta. Feini. Tā jau tas, kas tāds, teiksim, turīgāks cilvēks, tas var arī vienoties ar tevi, ka viņš pārziemo tur tajā busā. Viņam viss iespējas. Man pašā sākumā sanāca 3 mēnešus pašam padzīvot busā, jo vispār viņš ir oficiāli skaitās kā dzīvojamais autobuss. Līdz ar to tur ir viss tā, lai viņā varētu tiešām arī dzīvot. Un tāpēc viņš arī var kalpot kā pārtībuši. Labi, es domāju, ir daudzas lietas vēl, kas jānoskaidrā, bet tāpēc man ņemsim nelielu atpūtas brīdi ar dziesmu, un pēc tās tad arī turpināsim sarunu ar šīs dienas viesi pārtībus. Radio Autoziņas FM. 12:40 mēs turpinām sarunu ar Edgaru Auziņu, Pārtībus LV īpašnieku un idīsko tēvu un realizētāju dzīvēm. Man te tāds fakts uz papīra. Wow. Sociālā aptauja 20 valstis aptaujātas. Un jautājums bija ļoti vienkāršs. Vai esat dzirdējuši, kas ir Pārtībus LV? Vēl ne, bet jautājums ir par paģirām. Vai jūs atceraties pēdējā tuvākā mēneša laikā, vai ir bijušas paģiras? Kā tev liekas, kura valsts procentuāli? Es jau zinu, kur tu sauks. Man ir sākot lasīt. Krievija. Nav. Iedomājies, pirmajā vietā ir īri. 36% no aptaujātajiem īriem apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā minimums vienu reizi ir bijis tā, ka pēc tusiņa sāpēja uz galvu. Otrā vieta šajā reitingā ir Somija 25%, un tikai trešajā ir Krievija, kur pa 1%. Es aizmirsu, tur ceļa līdz paģirām nemaz nenolaiž. Jā, tā ir nolaidība. Krievija 24%, Briti 23%. Aizkārām alkohola tēmu. Kāds ir populārākais dzēriens alkoholiskais, kuru lieto pārtībus tusiņos? Kāds ir tops kaut kāds, es sekoju? Grūti būtu tā izsekot precīzi, jo tur, protams, katram cilvēkam garšo kaut kas cits, bet pat cik pārtībus ir svētku autobuss, ballīšu buss un cilvēku svētkus svin tajā mūsu busos, tad varētu teikt, ka numur 1 diezgan priekšā visam pārējiem ir šampanietis. Vai dzirkstošais vīns, kā būtu pareizāk droši vien, jo šampanietis. Tā kā numur 1 ir šampanietis noteikti, un tad seko viss pārējais, ko no viena cilvēka katrs. Saki, teiksim, cilvēks īstenībā tā pārtībus pielietojamība jau ir šausmīgi plaša. Viņš var tusēt pats, var sarunāt ar tevi, kad kaut kādu pārsteigumu
noorganizēt, teiksim, jubilāram, vai ne? Tu vari piebraukt kaut kur, viņam pat nezinot. Viens no manas skatu punkta interesantākās ballītes, kad vai nu viesi vai jubilārs vai daļa viesu, piemēram, nezin par to, kas viņus sagaida tajā noteiktajā laikā un noteiktajā vietā, kad pasūtītājs ir līdz pēdējiem brīdim varētu tikt noturējis noslēpumā, izdevies viņam to ir izdarīt. Tad ir vislielākais pārsteigums un vislielākās emocijas, ka cilvēki nezin. Īstenībā tā ir tāda forša dāvana vienlaicīgi un tieši tāpat viesiem pārsteigums. Dažādi noteikti, jā, dāvina gan vīrs sievai, gan sieva vīram, gan viesi jubilāram, gan jubilārs viesiem, tā kā tās opcijas ir. Kāds ir vecuma tas tusētāju nolīdz? Kādā vecumā? Ir arī kaut kādas bērnu balles, ja tā ir? Pat šo svētdienu mums ir atkal viena bērnu ballīte, kas arī ir ļoti interesants, jo parasti bērnu ballītes nedaudz tak atšķirās no pieaugušo ballītes, jo pieaugušiem jau daudz neko nevajag ballītē. Viņiem ir attiecīgā atmosfēra, attiecīgais dzēriens glāzē un ballīte ir izdevusies. Ar bērniem ir bišķiņ savādāk, jo viņiem jau paliek ātri garlaicīgi, ja nav viņi nodarbināti ar kaut ko. Tāpēc tās ballītes atkal ir interesants, kā vecāki saprot to ballīti tam bērnam, un tad tiek pieaicināti kaut kādi mākslinieki noteikti vai kaut kā. Un kaut kāds veco ļaužu pansionāts arī ir ņēmis uz kaut kādu tusiņu balvu. Pansionāts pagaidām. Gan pensiju balles un pensijas. Kāpēc? Nē, tas ir jau atraktīvi opīši. Es domāju, ka ir jāpastāst cilvēkiem par to, ka partībus nav jauniešu tikai vai bērnu vai jauniešu. Jaunas plašas biznesa iespējas. Tikpat labi sanāk veco ļaužu koris atmiņas un nosvin savu 50 gadu jubileju kopā sanākšanu. Tad, kad cilvēki zvana un tā kā varbūt no vienas puses interesē viņiem tas partībus, bet viņi tā bailīgi jautā, mums tur 60 vai kaut kā, vai 50 gadu jubilejas, tad es viņus mierinu, jo mums pat ir 80 gadu jubileja busā bijusi un jautrāka ballīte, man liekas, nekā visas pārējās kopā.